Labdien, labdien visiem atkal mūsu laiviņā. Labdien, labrīt, labvakar. Labdien visiem tālumā un svešumā. Sveiciens, sveiciens, prieks jūs atkal, prieks būt kopā, pieslēdzaties, uzrakstat kādu komentāru, vai mūs var forši redzēt, dzirdēt. Šodienas mums laiviņa tēma ir atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Protams, varēsiet uzdot arī jautājumus tepat laiviņā. Un Mārīte pastāstīs, kur viņa vakar bija ļoti interesantā piedzīvojumā. Es domāju, ka mēs ar to arī varam sākt, jo viņa bija tik vēlu atpakaļ, ka es nemaz nesagaidīju, tā kā man pašai būs interesanti. Un lūdzu rakstat, no kurienes esat, no kurienes pieslēdzaties. Mums prieks būs sajust, no kurienes jūs mūs klausaties, tepatās patīšu apakšā tad uz komentāriem. Nu tā, nu aiziet. Vakar mums bija tai kompānijā Vieda, mums bija vakar lekcija, kur atbrauca Nodars Garznelī, kas ir konsultants šajā kompānijā. Un vakardienas tēma bija zarnu trakts ir svarīgāks par smadzenēm un pieskārās pie daudziem jautājumiem, kas saistīts, var sakot, ar saslimšanām. Visam cēlonis ir, var sakot, jātīra zarnu trakts. Jūs varat iet internetā un paskatīties, bet tas ir krievu valodā, jā. Nadars Gaznelī, viņam ir lekcijas, viņš ir homeopāts, viņš ir tās te kompānijas Viedas konsultants, un viņš ir arī tradicionālās medicīnas dakteris ar ļoti lielu stāžu. No kurienes viņš ir? Viņš ir no Tbilisi laikam. Nu, jā. Jā, es nepaprasīju no kurienes, es pati vēl, bet es viņa lekcijas klausījos pirms kādiem 3-4 mēnešiem cītīgi, un es domāju, redz, varētu nokļūt viņa lekcijās kādreiz, un izrādās, ka viņš bija vakar uzaicināts, un nākošā reizē, kad jūs gribēsiet, jūs man pasakat, es jūs ņemšu līdzi, labi? Tie, kas lietojuši, jā. Un visa tā produkcija, kas mums ir, kas ir man kabinetā un Anitai Kūlē, tas ir dabīgs produkts, un viņus sauc par bioenergomodulatoriem. Tas ir var sakot, jaunā medicīna, ja viņas iedarbojas uzreiz un momentāli, bet viņa nav tā kā viņa nav tā, ka jūs gribat ārstēt slimību. Viņa iedarbojas kā informācija, teiksim, pacients viņu lieto, un viņas pašas aiziet tur, kur ir pacientam problēma. Nodoma spēks tātad. Jā, viss ir atkarājās no tā, dēļ kam jūs gribat lietot. Vai jūs gribat attīrīties, vai jums ir problēmas ar veselību. Viņas iedarbojas momentāli. Parasti katram deva ir savādāk atsevišķi, ja cits lieto profilaktiski, cits lieto ārstnieciski, bet kopš aprīļa mēneša es pati lietoju to produkciju, un ļoti labas atsauksmes ir no pacientiem, un ja jūs gadījumā jums iznāk braukt uz Kuldīgu 29. septembrī, tad 12. Kūlē būs pārstāvis no Viedas, kas vēl stāstīs un rādīs, un jūs varēsiet prasīt un jautāt, ja? Var sakot, veselības uzlabošana, un galvenais princips ir, pirmais ir sakārtot yin-yang, jo jābūt visam līdzsvarā. Nevar būt, ka vienā pusē ir jan, un otrā pusē nekas nav. Agri vai vēl būs veselības problēmas. Otrais princips ir attīrīt organismu. Un trešais princips visai tai produkcijai, kas mums ir,
pie mums ir dabonām, ir 3 principi, un katram ir ļoti individuāli, tāpēc ir jāiet un jāmācās. Jā, viņas nedzer kā zāles, jo viņas pašas atrod jā, to slimības vietu. Un 3. princips ir stabilizēt. Ja jūs esat sakārtojuši to līdzsvaru injāņu, ja jūs esat attīrījuši organismu, tad 3. ir stabilizēt. Un, piemēram, no šitām te zālītēm kardiceps, ja, vispirms lieto sarkano kardiceps, tad lieto zaļo kardiceps un tad lieto zilo kardiceps. Bet viss atkarājās no tā, kāda jums ir sūdzības, ja. Ja. Vēlāk būs jautājumi par slimībām, un tā es varēšu atbildēt. Un pats galvenais ir zarnu trakts, ja? Zarnu trakts. Teiksim, tievāja zarnā viņam ir ļoti daudz metri, vai nu tur 7 vai 9, kā nu kuram, un viņš ir iekšpusē, viņam ir tāds bārkstiņas, ir lielāks un mazāks miljardiem bārkstiņas, un tās ir tās, kas uzsūc jūsu barības vielas un tālāk, kā saka, novirz vai nu uz resno zarnu vai uzsūcās viņas, ja. Viss ir atkarājis no tā, ko jūs ēdat. Piemēram, ja jūs apēdat bulciņu, viņas salīp tajā zarnu traktās, iekš tām bārstiņām salīp, un tai vietā nekas neuzsūcās. Ja? Protams, viss atkarājās no tās mikrofloras, kāda jums tur ir. Ja? Vai tur ir daudz parazīti vai maz parazīti. Vai tur dzīvo labās baktērijas? Jā. Par tām es pastāstīšu pēc tam. Jā, tās labās baktērijas, jā, rozes pasta, jā, labās baktērijas. Un resnā zarnā atkal ir ik pa centimetri, pusotru centimetri ir tādas kabatas, un tajās kabatās ir tie zarnu akmeņi. Un ja tos zarnu akmeņus nedabū laukā, neattīra zarno traktu, tad ir lielas problēmas ar veselību. Bet vakar vairāk pieminēja tādas, teiksim, šizofrēniju, piemēram, šizofrēniju. No kā galvas smadzenes nesatiek ne jau nesatiek, bet nestrādā tandēmā ar zarnu traktu, jo zarnu traktā ir daudz parazīti, slikta mikroflora, viņi dod tos impulsus uz galvu, un cilvēks iet pie psihiatra, piemēram, vai pie neiropatologa. Ja? Zarnu trakts ir pamats visam. Jā, es tieši arī vakar vienu raidījumu arī klausījos, un tur arī dakterē aizmirst pat, kas viņa bija pa dakteri, ārsti, arī tik ļoti pieminēja to, cik tas viss ir saistīts, jo mūsu zarniņu mini versija jau ir smadzenes, ja? Tā kā tas ir tas pats, kā žoklis ir mūsu iegurnis. Ja mums visu laiku ir saspringts, savilkts sokos žoklis, tad no stresa, tad visu laiku mums arī iegurnis ir spriedzē, un tur tas ir pirmais, ko darīt, tīpaši jaunās meitenes vai sievietes, kuras sūdzās arvien vairāk, ka nevar tikt pie bērniņiem, tad tas ir tas, kas, ar ko jāsaka. Mans instruments ir elpa, jā, es strādāju ar elpu. Jā. Bet par tām labajām baktērijām runājot, es arī šorīt dzeru enzīmu dzērienu, kā es viņu sauc par endorfīnu dzērienu, enzīmu dzērienu, dzīvības dzērienu. Viņš ir pilns ar labajām baktērijām. Es taisu no tā, ko es vēl varu atrast dārzā, kopā ar medu, un šīs te labās baktērijas tad, kā saka, fermentējās, un pēc tam es viņas no rītiem iedzeru, un tad man tur tāda ballīte, labo baktēriju ballīte ir. Draugi, rakstat, no kurienes jūs esat. Lūdzu, uzrakstat, no kurienes jūs esat, no kurienes pieslēdzaties. Un tad mēs pamazām, kaut ko vēl pavakardien grib pateikt.
Es vēl gribu pateikt, ka pirmais, ar ko jūs sākat, ja jums ir kādas sūdzības par veselību, sākat ar attīrīšanos, ja? Mums ir attīrošais tējas pulveris, vai, ja jūs netiekat galā, braucat uz konsultāciju, izstāstīšu, pateikšu, nu, ko gribēsies sakārtot. Jā, es tiešām no savas puses iesaku sākt ar šo, ļoti, ļoti iesaku. Ļoti garšīgs, ar visu to, ka rūgts, ļoti, ļoti baudāms, un arī te ir jūtams, ka viņš strādā nevis vienkārši kā augi, kas salikti kopā, bet tur ir tāda sinhronitāte, ka viņš arī strādā kā arī ar kā informācija, ja? Īpaši tiem, kam ir kāri uz saldumiem, kas, grūti ir ar to cukuru, grūti ir atteikties no tā cukuru. Es tiešām iesaku vakaros pa mazai tēkarotītei apliet un izdzert. Es kādu stundiņu iepriekš viņu aplēju, to tēkarotīti, tad viņš ievalkās un vakarā, tad pašā vakarā es izdzeru. Mēs vakar arī apspriedām. Man bija tur daži klientiņi ienākuši, viņi stāstīja savu arī pieredzi, un viņi teica, jā, ja pa stipru uztaist, pa naktu uz toleti jāiet, bet, tā, gluži galīgi pirms miega, varbūt ne, kādu stundiņu pirms miega dzerat, lai var aiziet uz toleti, lai pa nakti nav jāiet, bet, kā saka, ļoti labi dara savu darbu, jā, savu darbu, tiešām. Ļoti labas atsauksmes ir no cilvēkiem, un sastāvs ir brīnišķīgs, ja priekš bērniem netaisat tik stipru, dodat pa malciņam, pieredinat vienkārši arī pie šādas te garšas, kā nav visu laiku, zālēm nav jābūt garšīgām, ja? Nav visam jābūt saldam. Viņš ir garšīgs, bet tā ir interesanta tā rūgtā garša, viņa atkal izraisa tādas citas kaut kādas iekšējas, tādas sajūtas un reakcijas, un nav tas garšīgs vai negaršīgs, ja? Tas vienkārši ir pavisam cita garša, pie kuras mēs neesam pieraduši. Tā kā, jā. Vēl es gribēju pateikt par ūdeni, ja? Pasniedzējs vakar teica, kad ūdens ir jādzer ik pa 1 stundai, pusglāze, siltu, bet ja ir kādas lielas problēmas ar zarnu traktu, tad rozes pastu ar siltu boržomi ūdeni no pudelēm stikla, ja? Tur ir vesela schēma, kā, teiksim, ja? Un vakar bija tādi arī pacienti, kas ir ne tik daudz kā pacienti, kā klausītāji, kas bija iestājušies tajā firmā, un, teiksim, šizofrēnija, Alzheimera, jā, lielas problēmas zarnu traktā, jā, un viņš deva, ieteica, ko dzert, ko lietot, un visam pamatā ir stress. Ja jūs neizgulēsties, un ja jūs, teiksim, stresosiet par katru sīkumu, jūs varat dzert kaut vai zelta gabaliņus, nekas nebūs. Viss ir saistīts, viss tas, ko mēs domājam, ko mēs ēdam, un esat vērīgi arī uz savu vidi, gaisu, ko mēs elpojam, vai mēs vispār ieelpojam līdz galam. Tāpat laikā mēs varam pirkt biopārtiku un vislabāko, visveselāko un gatavot uz apskrāpētas teflona pannas, kur, atkal, kā saka, tur kā no vienas puses baigi labi, bet atkal lietas sev iekšā neuzmanības dēļ, nezināšanas dēļ, atkal kaut kas aiziet šķērsām. Tā kā visu laiku jāmācās, draugi mīļie, visu laiku ir jāizglītojās, jo, ja jums visu laiku ir tā sajūta, ka jāskrien, jāprasa, jāskatās, ko citi, bet pašam jābūt tam dzinulim iekšā, ka gribas iet, mācīties. Cik jums, Mārīts kundze, gadu? Man 80 vēl nav. Jā, nepilni jaunkundze, ar nepilniem 80 visu laiku mācās, vairāk nekā es. Tad vakar dikti pieminēja to manu brīnumu, un viņu sauc par bioenergoregulātors, jo viņš neārstē, bet viņš regulē, viņš naudošās šūnas
atmodina, un viņš ir domāts, lai uzlabotu enerģiju kanālos, jo ķīniešu medicīnā viss notiek pa kanāliem. Ja jums ir enerģija, tad jums ir veselība, tad jums cirkulē asinsrite, jums nebūs biezas asinis, ja jums ir enerģija, un jums uzlabosies limfas darbība. Tad ir viņa lietošanai drīz būs tāda maza grāmatiņa, kas ir pārtulkot, un tie, kas iegādājās aktivātoru, būs špikers priekšā. Bet es katru nedēļu druscītiņu pastāstīšu pa kanāliem, jo ir pacienti, kas jautā, bet šodien es pa kanāliem nees tikai pa to. Un tas princips ir tāds: vispirms iedzer ūdeni, siltu ūdeni. Jūs pirms lietošanas ūdens, jūs varat ar to aktivātoru pret ūdeni, tā viņu, jā, tieši vakar pasniedzējis, jā, ūdeni. Ieliekot, Atdzīvināt jā, ūdeni? nevis atdzīvināt, bet ielikt informāciju ūdenī, jo viņš ir šūnām. Caur nodomu? Jā, caur nodomu. Caur savu domu, Jā, tikko jūs ņemat aktivātoru, jums ir jāzina, dēļ kam jūs viņu lietojat, dēļ kam jūs gribat 15 vai 30 minūtes lietot. Ja jūs vispirms to ūdeni, jā, caur nevis no augšas, bet no sāniem, tad jūs ar nodomu viņu izdzerat, tad jūs 5 minūtes ar mazo ātrumiņu attaisat kanālus rokām, kājām un visam Es teiktu, ka galiem, visiem galiem, pēdām, jā. galvas, rokas. Jā. Pēc tam, ja jūs zinat kanālus, tad 10 minūtes ejiet pa kanāliem. Jūs zinat, draugi, kanāls. Mums iepriekšējie video visu laiku Mārīte atkārto pa kanāliem. Jūs drīz būsiet paši sev superīgākie terapeiti, tā kā tikai skatāties. Jā, viņš skaitās mājas daktars un sanatorija. Pēc tam, pēc 15 minūtēm jūs izslēdzat, jūs atkal iedzerat ūdeni, kas ir silts, ja? Un atkal strādājat 15 minūtes pa to vietu, kur jums sāp, jeb kur jums ir problēma, bet tikai nedrīkst ar viņu vienā vietā visu laiku, jo šeit ir tie tetragercevija volni. Viņi ir apmēram dziļumā 10-12 centimetrus, un viņa iekustina tās snaudošās šūnas. Un tad jūs atkal izdzerat ūdeni ar informāciju, dēļ kam jūs gribat. Dēļ kam jūs lietojat. Šis skan ļoti labi. Jā. Tad atkal jūs varat 5 minūtes pārtraukt, un atkal 15 minūtes, un atkal 5 minūtes pārtraukt, ja jums ir laika. Es, piemēram, lietoju katru rītu 15 minūtes. Vienreiz pa vienu kanālu, vienreiz pa citiem kanāliem. Sveiciens no Ventspils skaistajā rudenī. Sveiki, Birute, jums arī sveiciens, jums arī no Kurzemes, no Paduras. Ierakstiet, no kurienes esat pieslēgušies, lai varam Man interesē, kas Padurē skatās. Es dzīvoju Padurē. Mums ir viena kaimiņiene, kas kādreiz vismaz skatījās laiviņas. Tā kā jā. Par šo te rīku. Mārītes brīnumu. Sauksim to tā, jā. Es pati esmu sākusi viņu lietot arī tādā izpētes nolūkā, lai es varu padalīties. Un es teikšu tā, ka kaut kas tur ir, kaut kas tur notiek. Pirmkārtām, man pilna galva ir ar mazajiem matiņiem. Man nav plānu matu, bet man ir ļoti daudz jaunu matu. Man jau matu ir daudz, bet tagad man ir izauguši riktīgi vēl daudzāk. Man ļoti patīk, kā viņš darbojās uz pēdu pirkstiem, jo es reiz pirms 1,5 gada es biju apavos atspiedusi pirkstus, un man izveidojās zem īkšķa, pēda īkšķa tāda kabata, kura viņa negribēja, viņa tā kā
atvērās no ādas uz augšu un negribēja smuki iet atpakaļ. Tad es uz turieni arī izbaudu, izmēģinu. Man ļoti, ļoti, ļoti labi rezultāti par to ir. Bet pie šī aktivatora, kas man pašai, piemēram, rodas uzreiz par jautājumu, par cik viņš aktivizē šūnas un snaudošās šūnas. Protams, uzreiz cilvēkam ir piesardzības jautājums, vai viņš aktivizēs vēža šūnas vai kaut kādas sliktās šūnas. Ko tu par šito var teikt? Kaut ko dakteris par to teica? Dakteris teica, ka viņš ir bioenergostimulators. Viņš stimulē enerģiju. Enerģiju, jā. Bioenergoregulators. Ja jums kādā kanālā neiet enerģija, tad viņš bišķi jums palīdzēs, lai jūs tajā dienā labi justos. Ja? Bioenergoregulators. Jā. Un galvenais ir ūdens, jo šūnai ir vajadzīgs ūdens, un viņš strādā šūnu līmenī. Ja man būs kāds pacients, ja man būs kāds pacients, kas grib tikt vaļā no onko vainas, un ja dakteris viņam ir teicis, es neko jums nevaru, ziniet, es strādāšu, jo es ar bankām esmu to darījusi, un pacients jau tagad staigā. Jā, šos es stāstus esmu pieredzējusi, ka tiešām no medicīnas iestādēm pacients aizlaiž mājās, nu tā vienkāršot sakot, nomirt, jo nevar vairs neko izdarīt. Un tad viņi sāk braukt, viņi atrod to ceļu pie Mārītes, un es redzu, kā viņi knapi ieiet tai kabinetā, un paiet kaut kāds laiks, un vēl dzīvi, un tīri tā neko. Jā, tie ir friši. Tie ir friši, jā. Jā, jo arī pie bankām nedrīkst, onkoloģiskie pacienti nedrīkst pie bankām, bet man bija sieviete, kur teica, Mārītes kundze, man ir bērns, man ir dēls 16 gadi, un man viņš ir jāizaudzina, un man ir 3. stadija ar metastāzēm, ko es, protams, ka es liku bankas. Jo kas ir mugurkaulā uzlabojās asinsriti, jo mugurkauls saistīts ar galvas smadzenēm, un pacients labi jūtās. Bet tādu gadījumu man nav daudz, parasti es neķeros klāt, jā? Jā. Jā, sveiciens no Tukuma, sveiciens Armītei Tukumā, Cērkstē. Lieliski, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstat, mēs tūlīt pieķersimies pie jautājumiem, kur bija iesūtīti, kaut ko vēl gribēju pabeigt par... Nē, par šito te, jā, ko es vēl gribēju pateikt par aktivātoru un par saviem nagiem uz kājām. Man nagi kājām pusi tumši, un tur, kur jaunie nagi, viss tā kā nomērīt, visi gaiši. Nagi man aug Jā, gaiši. kaut kā tiešām arī, kad stimulē arī tās pēdas, pa apakšu, pa virspusi. Ļoti labi. Ļoti, ļoti labi. Tas tāds ķeramies ir, pie jautājumiem. Ķeramies pie jautājumiem. Labdien! Uzticoties Mārītes produktiem, vēlamies vaicāt, vai Mārīte var ko ieteikt pie nemierīgo kāju sindroma. Pacients seniors gados. Dzeram nomierinošas miega tējas, bet tās palīdz puslīdz. Varbūt kāda ziedīta vai uzlējums, ar kuru kājas iemasē. Jā, pirmām kārtām jūs man pazvanat, es vēl tuvāk pateikšu, bet visiem tiem senioriem, kas, teiksim, dzīvo laukos vieni paši un kam ir tādas problēmas, ja šeit varētu būt asinsrites traucējumi. No mūsu produkcijas labi līdzēs 7. uzlējums, tad var arī 1. uzlējumu, var 3. uzlējumu, var 4. uzlējumu. Tikai vienu vakar vienu uz nakti, otru vakar otru. Tad šeit būs labi 1. ziedīte vai 6. ziedīte, ja, jo viņi noņems, bet jāiemasē kājiņas no apakšu uz augšu, jāizklapē.
un ļoti labi būs vannot kājas, kur ir rupjās sāls, soda un saimniecības ziepes. Epsona sāli, es Jā, iesaku. Epsona sāli vai saimniecības ziepes, vai arī vēl tagad nav saules, izejiet laukā un saplūcat ārstniecības augus, ja jums ir, un novannojat vienu vakar vienu vakar otru. Un ja jums ir savāktas tējiņas, jā, tad jūs varat pa ziemu, teiksim, nevis, teiksim, ziepes plus tējiņas, ja? vai sāls plus tējiņas. Nu, sataisiet, izdomājiet, jums jāvano kājas, un tad ir tam pacientam ļoti labi būt pēdiņas, ja mums ir tādas pēdiņas ar magnētiem. Bet vispirms paprasat, vai viņš lietos, ja? Jo ļoti bieži ir, nē, man nevajag. Bet tad, kad, kad saka, cilvēks nobriest, viņš atbrauc un paņem, un tas saka, paldies Dievam, jo man vakar bija viena kundze, kurai ir 83 gadi, un viņa saka, paldies Dievam, ka jūs man toreiz tās pēdiņas iedevāt, jo viņai bija lielas braukšanas, lielas staigāšanas. Viņa saka, pirmo reizi pa ilgiem laikiem es varēju staigāt līdzi visiem ekskursijās. Hei, vai cik jauki. Tas tiešām, tādi jaunāki cilvēki varbūt par to pat neiedomājās. Par tādām lietām, ko... Un tad es vēl teju, tad ir no tās, piemēram, no šitās produkcijas, jums būtu labi ieteikt rozes pastu, proteīns, ļuvei un linģī kapsulas. Jā. Visus varat piefiksēt šos nosaukums, bet aprakstiņus skaistus, tiešām saprotamus, garus, īsus aprakstus varat atrast mūsu mājaslapā. Šos jaunos produktus salikām zem kategorijas superprodukti, tur viņi visi ir apkopoti. Tā skaitā šobrīd pieejama ir arī Epsona sāls mūsu mājaslapā marītzēlītes.lv. Vānojot kājas tiešām visu rudeni, jūs redzēsiet, imunitāte būs super, jā. Jo šeit ir, ja ir gados cilvēks, tad labi līdzēs linģīs, juzinfu kapsulas, kas ir asinsritei, asinsvadiem, rozes un ļuvei tēja. Bet vispirms pajautājiet pacientam, vai viņš to lietos. Jā, ir daudz, kas taisa kā dāvanas, piemēram, dāvanās brillītes. Starp citu, Jā. Vispār es varētu tagad viņas arī turpināt lietot, jo viņas ir zilās gaismas aizsargājošās brilles, ko vajag izmantot īpaši vakarā, kad saslēgtas gaismas ir, ja jūs pie datora strādājat, jūs ar viņām varat arī staigāt laukā pa ielu, lai tas ultravioletais starojums acīs nenonāk. Tā kā baigi forši šitādus, piemēram, bieži izvēlas dāvināt bērniem un vecākiem, kas skatās vakaros tur seriālus vai kaut ko tādu. Nevis vakaros, bet visu dienas vakaros. Es pat varu pateikt, no cikiem līdz cikiem. Jo pacients saka, ziniet, man nav laika iedzert tevi. Man seriāls sākās 8:30 un beidzās 8:30. Starp citu, vakardienas ieliku mūsu Mārijas Zēlītes profilā uzfilmētu video, kur Mārija stāsta par redzes uzlabošanu, kādi kanāli atbild par redzi, tā kā to noteikti arī noskatāties, un tur arī dažas vērtīgas foršas lietas. Pēdiņas dāvina. Mēs arī šodien vīramātei dāvināsim pēdiņas ar magnētiem, nanjoniem. Cerams, ka lietos. Bet paprasīju, vai lietos. Pēc tam pateiks. Pēc tam redzēs. Bet es vīram teicu, lai izprintē visu to aprakstu, lai vismaz pēc tā apraksta sajūt, vai tas tā ir, tālūk. Tā, droši rakstat arī savus jautājumus. Mēs varam nākamo jautājumu. Nākošais jautājums bija par imunitāti. Jā. Lai gan mums bija, noskatieties arī to ļoti foršu video bišķiņu uz atpakaļ profilā.
Mārītes Zālītes profilā par imunitāti. Varat arī meklētājā ierakstīt imunitāti, un viņš jums arī izliks ārā. Jā. Bet joprojām ir jautājumi. No mūsu produkcijas ir par parādīt otrā ziedīte, plūškoku sīrups ar, Jaunais, super jaunais, foršais. Ne tikai ar super jauno foršo etiķeti tādu, man ļoti patīk. Man ļoti patīk, ka viss labi izskatās. Vien maz teikarotiņu uz glāzu ūdens, bet ja jūs esat mājās un guļat ar lielu temperatūru, kaut vai 3-4 grāzes, tur šogad daudz klāt tie pīlāģi, jo šogad bija pīlāģu raža. Bet pats svarīgākais, kas ir tā kā jaunums, kad šogad ir visas ogas ar visām miziņām. Jā, tur ar rogām kopā. Ja viņas nav nokāstas, izkāstas, tas nevar redzēt to biezumiņu, bet tas šķidrumiņš ir tāds kā saldā krējuma konsistence. Jā. Nu, es darītu tā, ka es neliktu glāzē. Es vienkārši, ja man būtu saaugstēšanās kleps vai kas, es viņu teikarotīti paturētu mutē un norītu, nevis izšķēdītu pa glāzi. Tā kā. Bet tā es daru, ja jūs tad tā kā. Tad ir, no mūsu produkcijas, tad ir no tās viedas produkcijas, jums būs labi rozes pasta, proteīns, ļuvejtēja un liņģī. Ja? Jo pats galvenais imunitātei ir zarnu trakts. Ja? Un šis ir gan mazajiem, gan bērniem, gan lielajiem, gan pieaugušiem. Tas nav tā, ka tikai pieaugušiem. Jā, visu mazās devās, visu ziemu mazās devās un ilgstoši. Bet parasti imunitātei vajag 1 mēnesi pirms rudens jau sākt lietot un 1 mēnesi, kad beidzot jau sākās pavasars, jau dikti silts ir, vēl 1 mēnesi, lai ir. Un tad vēl ir, mums ir tāds produkts kā klorella, spirulīns un kviešu asni, Tas arī ir, zarnu traktam un imunitātei, jo ja jums labi strādās aknas, žultspūslas, aizkuņa dziedzers, jums būs laba imunitāte. Tad, vēl no uzlējumiem būtu pirmais, ja ir liels problēmas ar veselību, tad pirmais uzlējums katru vakaru, teiksim, un 1 dienu 1, 1 dienu 3 vai 1 dienu 1 un 1 dienu 4, ja ir kaut kas ar nervu sistēmu vai sirdi, vai nevar aizmigt, vai nevar gulēt. Jo tur bija pirmajā jautājumā, nevar aizmigt gulēt. Jūs gadījumā, jūsu tam pirmam pacientam, pirmā jautājumā, piemēram, būtu labi 1 vakaru 1 uzlējumu, 1 vakaru 7 uzlējumu. Bet iekšīgi, tas nav tā kā, kuru kājas iemasēt. Uzlējums, cilvēks jau nezina, ka uzlējums ir iekšīgi. Mūsu uzlējumi ir lietojami iekšīgi. Tie ir uztura bagātinātāji uz degvīna bāzes. Pudelītē ir 0,5 litrs, un jums tā pudelīte pietiks uz 3 mēnešiem. Ja? Uztura bagātinātājs, tas ir apstiprināts PVD, un gan viss zālīts, gan lietošana, gan viss. Ja? Parasti līdz pusē nodzer, šņabīt pielej, līdz pusē nodzer, šņabīt pielej, tā 3 reizes. Ja 1 vakar 1, 1 vakar 2, tad jums būs pusgadam, ko lietot, Organisms pats visu sakārtos tikai mazām dabiskām lietiņām, jūs varat sakārtot, Jā, šitās liņģī kapsuliņas es pat arī tagad dzeru forši, ļoti forši asinsritē, galvas asinsritē, jo visu laiku ir tik ārkārtīgi liels tas informācijas apjoms un tik daudz, kas notiek, un lai var visiem darbiem visur tikt līdzi. Es teikšu tā, skolniekiem, kas dikti mācās, kas apmeklē visas, viss, kas sēž pie datoriem, kompjūteriem, jo viņš ir redzējis smadzenēm, te ir smadzenes uzzīmēts, Kādreiz es pa katru produktu tā sīkāk pastāstīšu, Tā, un tad vēl pie imunitātes ir
aktivators un bagoā sauna. Bagoā sauna, Jā. ak dieniņ, cik tas ir kolosāli. Es mīlu Kurš tevi. vakar bija? Es biju. Tas ir mūsu mājās, tas ir labākais stūrītis tagad. Es eju, man nesenāk katru otro dienu, bet es tā cenšos. Viņā mani sveicina vakaros, un tad es stundiņu tur pasēžu. Es esmu notecējusi vienkārši teku, jo man, piemēram, ja ieeju pirtī, tur cikos tur grādos, tajos 50, 60 vai, kā tur parasti tas ir, es pēc 40 minūtēm tikai sāku svīst. Man nav tās svīšanas process tāds varbūt tik izteikts, ja? Bet šitajā saunā es pēc 15 minūtēm esmu pilnīgi slapja, galva man ir ārā, galva man ir skaidra. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk, un visi tie turmalīna kristāli iestrādātie aprakstiņš arī mājaslapā varat izpētīt, un manuprāt, ja var tādu savu mājas spā iekārtot, vienalga vai tu mājā vai dzīvoklī vai kur tu esi, viņa aizņem reāli 1 metrs reiz metrs vietiņu, un var pārnēsāt, tu var paņemt viņu līdzi, aizvest tur, kur tu gribi. Jā, 29. datumā te būs vieta. Zin kā ir, starp citu par to 29. datumu mūsu Mārītes Zālītes veselības diena ir plānota svētdienā Kuldīgā. Burtiski dažas vietas mums vēl ir pieejamas, un mums būs tikšanās arī ar kompānijas Vieda pārstāvi. Tiešām nākat tie, kam tas interesē, kas grib uzdot jautājumus, izzināt paši ar sevi nodarboties. Jā. Pagaidām izskatās, ka tomēr nesanāks mums jūs kādu ielikt tajā saunā, bet varbūt mēs viņu paņemsim līdzi, lai var apskatīties, skatīsimies, jā. Redzēt, ja būs ļoti, ļoti, mēs, protams, dosim priekšroku dzīvam cilvēkam, nevis saunas demonstrējumam, tā kā viss atkarīgs, cik mēs varēsim savietoties, lai mums tā forši, mīļi, cieši, un tāds vērtīgs pasākums. 29. septembrī Kuldīgā piesakaties obligāti, rakstot vai zvanot uz veikala telefonu numuru. Pieteikšanās ir obligāti. Pasākums ir svētdienā no 12. līdz 3. Un Mārīte stāstīs par kanāliem, rādīs kanālus, kā lietot arī aktivātoru, pieredzes stāstus, būs arī viņas klienti, kas lieto gan zolītes, gan aktivātoru, gan mūsu produkciju. Un tāds foršs pasākums plānots. Ja jums iepatiksies, uztaisīsim varbūt šogad vēl vienu. Skatīsimies. Jā. Tā, nākošais jautājums. Trofiskas čūlas un zilas kājas. Jā. Šeit pirmām kārtām ir arī te kundze gados, jā, vispirms uzlabot limfas, jā, lai strādā limfa, tad otrs ir attīrīt zarnu traktu, jā, un attīrīt aknas. Tas ir pats pirmais, jā, vienalga. Vai ar šito pulverīti, vai kaut kā citādi, jā. Pēc šī pulverīša uzreiz sākat lietot spirulīnu, chlorelu un kviešu asmas. Vispirms šo, un tad to komplektiņu. Tad no tās Viedas produkcijas, no Viedas produkcijas jums būtu labi rozes pasta, ļuvēja tēja, linģī kapsulas, tad ir Sjuzin-Fu kapsulas un kardiceps. Sjuzin-Fu ir attīra asinsvadus, uzlabo asinsriti un šķidrina trombus. Un arī šitas te būs labi jums, jā. Bet katram ir ļoti individuāli, jums nav jāņem viss, jā. Jūs man pazvaniet, ja atbraucat uz konsultācijas, jums viss pateikšu, jā. Mārītē ir video konsultācijas, jā, tā ka tas vairs nav attaisnojums, ka es tik ļoti gribu, bet jūs tik tālu dzīvojat, jā. Piesakaties uz video konsultāciju, WhatsAppiņā. Jā. Visu izrunāsiet. Tad, jā, tos kviešu asnus attīrīt aknas, jā, un no piemēram, piemēram, jūs varat paņemt 3 lietiņas, jā,
attīrošo tēju, Ļuveitēja. Ļuveja tēja, rozes pasta, un ir vēl viens kapsuliņš, kas ir asinsritei, asinsvadiem, bet pie trofiskām čūlām no mūsu produkcijas būs labi 7. uzlējums, kas būs 3 mēnešiem, tad ir 1 dienu var lietot 1. ziedīt, 1 dienu 6. ziedīt, jo viņi noņems sarkanumu, tūsku, ja, viņi nevajag daudz, bet viņu vajag iemasēt vai ieklapēt, ja, trofiskām čūlām, piemēram, no šitās te trofiskām tāda pasta, viņu dzer iekšā, bet viņi arī liek uz tām trofiskām čūlām. Tā rozes pasta, viņa saucas šādi, te jūs nesamūstat, jo mums bija gadījums, ka mēs aizsūtījām šo rozes pastu, un cilvēks saka, ka tā nav rozes pastu. Meigui rakstīts virsū, jā, rozes pasta. Viņa ir no rožu ziedlapiņām un vēl daudzām zālītēm. Kaut kas tur vēl bija mājaslapā izlasiet. Rozes pasta. Tas tā vienkāršoti, mēs tā vienkāršoti sakam, nevis foher meigui, ka jūs diez vai atcerēsieties. jā. Sevišķi maziem bērniem, visiem, kam ir problēmas ar zarnu traktu. Īpaši tagad, kad ir visi tie caurējas un vēdera vīrusi, ļoti labas atsauksmes tiešām no mamām bija par to. Tā, pagaidi. Trofiskās čūlas. Tas to izrunājam. Jau izrunāju. Tā, labi, tagad mēs paskatāmies jūsu jautājumus. Sveiciens no Tūjas, sveika Gundaga no Tūjas. Ko jūs ieteikt lietot pēc iekšējām operācijām, lai rētaudi būtu elastīgāki? Iekšķīgi, tur es jums ieteiktu šito te. Ir speciāli pat rētām, ja? Pusgadu laikā pazūd rētas. Šito te brīnumu aktivātoru. Bet kaut kas iekšīgi? Iekšķīgi jūs varat uzlabot. Tas ir viss atkarājas, kura viss ir saistīts ar imunitāti, ja? Rētaudiem, ja? Iekšķīgi nekas nebūs. Jums ārīgi, lēnā garā ārīgi, katru dienu, teiksim, 10 minūtes pa to vietu. Teiksim, no rīta un vakarā un pavasarī jums vairs nebūs, ja? Jo es no tā paša pasniedzēja Gaznellī, ja? Vakar viņš rādīja video par rētām, kādas rētas bija un kā pacients ar šito te tika galā ar rētām. Kāda viņi izskatījās pēc 3 mēnešiem un kāda viņi izskatījās pēc pusgadu. Tas nav tik vienkārši, ja? It sevišķi, ja tur ir ķirurgs smuki visu uztaisīs, tad ātrāk jums, bet ja tur ir, tā uztaisīts, tad, tā būs, ja? Es saprotu, ka tur arī jautājums par tām iekšīgām, lietām. Jā. Bet rētas ir viens no svarīgākajiem vispār momentiem, lai šie rētaudi nav cieti, lai viņi ir mīksti, jo, ja mums kaut kur ir rēta, viņa savelk visu apkārtējo. Muskuļus, nervus, asinsvadus. Tā kā apģērbs, ja kaut kur ir kaut kas, viņš tā kā savelkās. Tas ir svarīgi, tiešām ļoti labs jautājums. Vairāk gadi, tad ir kustība ierobežojumi un problēmas, daudz. Jā, labdien, ko jūs ieteiktu lietot podagrai, ģimenes ārstu zāles izraisa alerģiju? Podagrai jums jāatbrauc uz konsultāciju, ja tas ir vielmaiņas traucējums, ja. No mūsu zālītēm jums būs labi tā rozes pasta, tad ir jums jātīra zarnu trakts, Ļuveja tēja. Un šīs ir dabiskas, dabiskas vielas, tas nav nekādas ķīmiskas zāles. Peptīdi, jā. Tad šitā te būs laba un visu mazās devās. Bet, ja jums ir ilgstoši, jums ir jāsāk obligāti ar kardiceps. Kardiceps mazās devās. Jā, es gribēju atrast to savu foršo grāmatu, ko es šeit tad jums izreklamēju, bet viņi man nav uz vietas. Jo tas ir sāpīgas, tās locītavas ir sāpīgas,
Tas ir saistīts ar vielmaiņiem. Vielmaiņi jāsakārto kuņģa, zarnu trakts. Galvenais, lai jums labi tek žults. Ja? Jā, es tikai zinu to, ka nedrīkstat pārspīlēt ar slodzēm fiziskajām. Ar fizisku slodzi nedrīkst pārspīlēt un ļoti uzmanīgi ar kaut kādām diētām un ēšanas ierobežojumiem, jo jūsu gadījumā tas nestrādās kaut kāds, piemēram, variants, kad pie attīrīšanās noņemt, piemēram, piena produktus un tur vēl kaut ko noņemt nost. Tajā podagas gadījumā tie piena produkti, viņi tā kā bišķiņi var atvieglot to stāvokli. Ar šo es pati saskāros pirms daudz gadiem, kad es vispār sāku kaut kādu savu tādu attīrīšanās ceļu, un man bija klients, jā, ar podagru, un tad es augu ar viņu kopā, respektīvi, jā, tas bija tāda interesanta Jums būtu labi vienu vai divas ēdienu reizes jūs varat... Kas tas tāds ir? Tas ir... Nevar saprast, kas tas jā, aizvieto ēdienu reizi, vienu vai divas reizes. Tur ir daudz mikroelementu, un viss, kas ir vajadzīgs kuņģa zarnu traktam. Un peptīdi, tas ir barība šūnai, Šeit ir olbaltums, ja? Jūs redzat, Mārīte ir pilnīgs... Nē, es lietoju no aprīļa mēnesis. Fans. No aprīļa mēnesis pat lietoju, visu mazās devās. Un es redzu atsauksmes no pacientiem, jo viņi pēc tam pērk saviem bērniem, vecākiem vai saviem radiniekiem. Pērk un dāvina. Jā, un tā ir interesanta zīme. Tas nav tā kā kādam kaut ko iestāstīt vai kā, bet tie cilvēki lieto. Un pēc tam lieto tālāk viņu ģimenes, tur vīri vai sievas vai bērni vai vecāki, un tā ir laba, tas man pusgadu laikā ir parādījis, ka tā ir laba zīme. Man tas patīk, un tad es pati tagad arī šo to pamēģinu, un tiešām ļoti forši, un visu kaut ko var tādu... Katrs sev atrast. Jo parasti man kabinetā ir tik, cik man vajag pašai un pacientiem. Un mazbērniem. Mazbērniem pats par sevi, jā. Mazbērniem pats par sevi. Bērni, lai pērk paši. Jā. Un tad es sūtu visus kūli, lai pasūta, lai iet paņem un nopērk. Jā, lai atvieglotu šo visu, epopeju, un Mārīte tiešām, lai jāsēž visu dienu pie telefona, jo viņi to nevar atļauties, jo mēs viņai liekam ziedītes taisīt un visu kaut ko. Tad tagad produkcija ir nopērkama, kaut kas ir nopērkams veikalā, kuldīgā uz vietas, tēja ir rozes pasta, zobu pasta, mēs neesam nevienreiz parādījuši, bet viens no maniem mīļākajiem produktiem, vērmeles zobu pasta, mājaslapā ir arī apskatām izlasām, ļoti brīnišķīga un nav rūgta, ir salda. Bērniem ļoti patīk arī, ļoti forša, dabīga zobu pasta. Piemēram, viena brūce, kuru nevarēja nekādīgi aiziedēt. Rozes pasta kopā ar peptīdiem. Rozes, ko es saliku, es tev pateikšu. Droši vien to tēņu tu arī Nē, rozes pasta kopā ar peptīdiem. Uztaisīja tādu mazu un uzliku ietādu. Ārīgi, jā? Ārīgi. Brūci, ko nevarēja sadziedēt. Labi. Tā, tūlīt pagaidiet, man jau te jautājumi birst baigi ātri. Labdien, vai jums būtu kaut kas priekš hemorīdiem grūtniecēm? Grūtniecēm hemoroīdi tikai sastā ziedīte, ka jūs vakarā guļat, jūs paņemat vienu mazu pickiņu, tādu kā zirnīti, bet tā, ka jūs guļat un ieliekat zarniņā un priekšā aizliekat, tā saloca to līdz pati, aizliekat, lai jums neizslīd, bet mēģināt ielikt
cik dziļi jūs varat ielikt, ja? Jo viņi pati tā ziedīt uzsūksies. Numur 6 Numur ziedi, ja? 6 ziedīte tikai uz nakti, vai, ja jūs gadījumā guļat pa dienu, piemēram, liels problēmas, ja jūs guļat pa dienu, tad ieliekt pa dienu un uz nakti. Jums tur būs ilgam laikam šitā te buņģiņa, tik rakstīts 6. numurs. Jā. Bet guļot uz nakti vai guļot pa dienu. Tev ir vēl kāds jautājums, ja es varu lasīt tālāk šos jautājumus? Palas, man tie ir. Tev ir ļoti labs man ir jautājums. depresija. Aiziet, šis Jā. man patīk. Man bija jautājums par depresiju. Ja? Nav spēka, nevar paiet, nevar piecelties, man viss līdz kaklam un šitā un tā. Ja? Pirmām kārtām zarnu trakts. Zarnu trakts ir otrā sirds. Ja? Vienalga, kā dariet, ko jūs gribat, ja? Jums jātīra zarnu trakts, jo pēc vakardienas lekcijas, ja, zarnu trakts ir saistīts ar smadzenēm. Visas šizofrēnijas, Alzheimeri, visi pacienti, kas ārstējas pie psihiatra, viņiem jātīra zarnu trakts, jo zarnu traktā mikroflora, tā negatīvā mikroflora dod signālus smadzenēm, un cilvēks iet vai nu pa labi vai pa kreisi, tikai ne tur, kur vajag. Un otrais ir šito te rozes pastu. Ja? Tas ir pats galvenais, bet pie depresijas rozes pastu 3 reizes dienā pirms ēdiena. Rozes pastu, lai palīdz sakārtot zarnu traktu, jo viņas vairo tās labās baktērijas zarnu traktā 3 reizes. Jā, bet te arī pie tām labajām baktērijām es tiešām iesaku, jo pa lielam, jo tas galvenais iemesls ir, iekšējs pilnīgs disbalans, ja, tāds iekšējs erors, un es tiešām iesaku jums pašiem gatavot enzīmu dzērienu vai dzīvības dzērienu. Ja ir interese, uzrakstiet, es kādreiz pastāstīšu, kā to darīt, kādā laiviņā. Tas ir tiešām ļoti vienkārši, un jūs paši visu laiku dosiet paši sev tās dabiskās baktērijas, fermentētu produktu, ko jūs pats veidojat, ko jūs vēl varat ierunāt, kā saka, ar šo te ievibrēt aparātu. Tas man neienāca prātā, bet es pamēģināšu. Un atbalstiet paši sevi, ja, lai šie te enzīmi un labās baktērijas palīdz jums, jo ja jums nav spēka piecelties, iet un darīt, būs ļoti jāpieliek piepūlē kaut ko gribēt, jo vienkārši neko negribas un viss ir vienalga. Tāpēc atbalstiet sevi kaut vai ar tām labajām baktērijām, vai ar to rozes pastu, ja jums negribas krāmēties un taisīt, vai taisat paši savu dzīvības dzērienu. Uzrakstiet, ja jums ir intereses, kādā reizē to pastāstīšu. Jā, skābi kāposti, godu fermentēti produkti, jā. Ēdat fermentētus produktus. Skābi, svaigi kāposti, jā, viss, kā saka, atties. Jā, man ir viena dāma, viņa ir kaislīga fermentētāja, viņa vienkārši ir fermentēšanas ģēnijs, ja. Ir brīnišķīga fermentētāja arī Oksana mums Latvijā, un Baiba dzīvo, man liekas, ka Vācijā, bet viņai ir vesels Facebookā, man liekas, vesels fermentēšanas kanāls, tūlīt es pateikšu. Baiba Rudoviča, atrodiet viņu. Viņai bija ļoti liels problēmas bērniem ar veselību, un tāpēc viņa sāka fermentēt. Un viņa ir tā aizrāvusies, ka viņa vienkārši ir fermentēšanas vēstnese, un es pie viņas arī iemācījos, mans pirmais fermentētais produkts bija spārģeļi. Un mēs neesam pieraduši ēst to fermentēto, un tad tas pirmais ir, ka tas nav garšīgs, ja? Bet mums pat nav tā faila, ka tas varētu būt vajadzīgs, un kad es varētu gribēt viņu. Tad tā pamazām. Un dzīvības dzēriens nav kombuča, draugi, ja? Es neiesaku sēnes. Es neiesaku. Jā. Tad ir pēdiņas, ja? Pēdiņas ir tās, kas jūs turēs pie zemes, ja? Kas jums dos enerģiju, jo ļoti bieži sāp
kājas. Un no tās viedas produkcijas būs labi kardiceps, ja? Tad ir peptīdi, tad ir rozes paste, ļuvei un liņģī. No visa kā pa maziņām. Bet ja jūs nezināt, kā lietot, jūs man zvanat. Pirmām kārtām sakārtojat zarnu traktu, lai jums labi strādā žults ceļi. Ja? Jo tas ir šito. Jā, varam nākamo jautājumu. Nākošais jautājums. Tev vēl ir jautājums? Vēl viens jautājums. Jā. Labi. Jūs rakstat, es viņus centīšos. Jautājums aprast. Liels svārs sievietei 40 gadi, 110 kilogramu. Jā. Ko Saunu es iesaku. Jāsaka saunu. 3 reizes nedēļā sauna. Viss iztecēs pirmām kārtām, lai tek laukā. Tad ir zarnu trakts, jā. Sauna. Jo cik mēs izmetam naudu ārprāts visādos tur pulverīšos, uztur bagātinātojos un tur tieviešanas kults, tas ir superīgs naudas kanāls, ja? Bet tāda sauna viņai jums derēs, nevajag fokusēties uz to svaru, bet vienkārši pašsajūtai, veselībai, toksīnu izvadīšanai jums galva skaidrāka būs un Tad es ieteiktu pēdiņas, jo, ja ir 1,60 m un 110 kilogrami, tad tas viss ir uz pēdām un uz kauliem. Es ieteiktu pēdiņas, ja? Ja? Tur, ja teiksim, pacients atbrauc, tad ir, un tad meklējiet viscerālo terapeitu, ja? Jo iekšējie tauki, viscerālie tauki, tos tā nevar dabūt nost. Viscerālais terapeits. Un ja kādam interesē detoks, ja, attīrīšanās, jūs man zvaniet, mans pasniedzējs no Prāgas brauc novembra mēnesī, es jums pateikšu telefonu un uzzināšu datums un jums pateikšu 3 dienas, kur jūs sēžat un mācaties. Es gribu. Davai, es iedošu. Bet lekcija krievu valodā, ja? Novembra mēnesī mans pasniedzējs, ja, kas ir milzīgi zinošs, ja. Un tad ir ja mēs netiekamies, tad ir rozes pasta, ļuvei, tēja, liņģī, proteīns, šitas ir proteīns, ja, aizstās 1 vai 2 ēdienreizes, jo jums vajag, lai zarnu traktā visas tās mikroflora ir, tāda atbilstoša, jo ir mikroflora, kas rada to lielos, to svaru, ja, jo mēs jau, tas ir gadiem no nepareizas ēšanas un no briesmīgas stresa, es teiktu tā. Es teiktu, ka 40% jūs varat jau sakārtot ar ēšanas ieradumu maiņu. Jā. Bet tur tiešām nevis eksperimentēt, bet sazināties ar uzturu speciālistu. Es varu ieteikt tādu, kas palīdzēs jums piemeklēt gan tos uzturu bagātinātājus, kas var atbalstīt, teiksim, attīrīšanās procesu kaut kādu. Un tam nav jānotiek ātri. Teiksim, ja gada laikā jūs dabūsiet nost 30 kilogramus, un pats galvenais ir noturēt, un to noturēšanu jūs ar saunu varēsiet, un ar tādiem labām lietiņām, pa maziņām, ne jau badojoties, ja? Jā. Tā, es lasu tālāk, man šeit ir jautājumi, jā. Labdien, ko varat ieteikt sāpošam pēdas kauliņam? Sāpošam pēdas kauliņam, vannot kājas, kur ir rupjās sāls, soda, saimniecības ziepes, un ieklapēt 1 vakara 3. ziedīt, 1 vakara 4. vai mums ir tāda komprese, ko pēc vannošanas jūs izklapējat kāds 100 reizes to pēdu no vienas puses un no apakšas, un uz nakti apsienat, ja? Pieliekat, un tad kādu celofānu, lai nenosmērē, vai ar elastīgo saiti apsienat, nomierinās, ja to
to pēdu. Nu, un vēlams iegādāties pēdiņus, jo iespējams, ka jums deformējās pēda un jums vajag, jo tā ir lāpīšanās, ja? Ja, jo vajadzīgs jums pēdiņas. Lai ir atbalsts, Jā. lai tā pēdiņa kalpo kā atbalsts visam korpusam. Visam korpusam, bet arī tur ir 22 kanāli, kas iet cauri pēdām, un значит, pēdas tas kauliņš jums uzņem visu lieko, kaut kādu lieko svaru, viņš vienkārši netiek galā, tāpēc viņš sāp. Jums obligāti katru vakaru jāvano, un pēc tam pārvakars, un pēc tam kaut vai 2 reizes nedēļā, bet darat to kādu mēnesi, lai jūs nomierinātu to pēdas kaulu. Tā, mēs jau esam baigā aizrunājušās, es ceru, ka mūs neizmetīs tūlīt ārā. Tev ir kaut kas vēl kāds, tiešām būtiski, kas svarīgs, ja ne, pārējo mēs atstājam atkal pēc 2 nedēļām uz nākamo laivu. Jā, lai tiktu pie veselības, vajag gribēšanu. Un ja ir gribēšana, tad ir vajadzīga tā darīšana. Un to darīšanu sākat kaut vai pa maziņām, katru dienu kaut ko pa maziņām, jā. Ir lietas, ko jūs, jā, katru dienu mazās lietās, jā. Un ja jums ir slinkums un žēlošanās pa dzīvi, tad jums nelīdzēs ne mani brīnumi, iekšā dzeramie, ārīgie, nelīdzēs nekas. Jums ir jāsaņemās, jāpieceļās no divāna un jādara. Jā, te vēl ir jautājumi par, ko iesaka dzērnu trakta sakārtošanai. Par šo mums ir katru reizi, meklēt YouTube'ā ir visi mūsu ieraksti saglabāti YouTube kanālā. Links ir tepatās arī Facebook lapā. Tur ir atsevišķi vispār stundu runājām tikai par dzērnu traktu. Šodien runājam visa tēma patiesībā ir ap un par dzērnu traktu. Tā kā klausieties līdzi, klausieties iepriekšējos un arī mūsu laiviņus un, izdarat secinājumu. Man bija vēl jautājums pagājušajā reizē, kad mēs rādījām brillītes, šitās te zilās gaismas brilles. Bija jautājums, uz kuru mēs nepaspējām atbildēt, ko darīt tiem, kas lieto brilles, kuriem ir brilles, kā viņi var lietot brilles. Un tad es sazinājos arī ar to kompānijas pārstāvu, un man neienāca tāds jautājums prātā, bet tiešām ļoti daudziem ir brilles. Un ko viņš saka? Viņš saka tā, ka ļoti reti ir cilvēki, kas nomaina stikliņus uz tiem optiskajiem stikliņiem, bet lielākoties lieto brilles, un šitās brillītes liek uz galvas, šitā te. Tāds ir risinājums. Tiem, kam ir brilles, kas strādā ar brillēm, tie liek brillītes uz galvas. Jo visa tā atslēga ir nevis tajā stikliņā, bet tajā kājiņā, tajā rāmītī. Tie grafēna. Jā? Grafēna, kas izstaro anionus. Tas ir tas, kas anioni ir negatīvi lādēti joni, ja es pareizi saprotu, es ceru, ka es to nesajaucu. Jā, nākat 29. Visu varēs izjautāt un izprasīt. Kādi 2 cilvēki vēl var nākt, tikai piesakaties noteikti. Un nobeigumā es gribu teikt, ka jums jābūt pašiem atbildīgiem par savu veselību, jo pašlaik ir jābūt ļoti stipram emocionālam stāvoklim, lai, kā saka, izdzīvotu šo rudeni, ziemu un pavasari. Jo tik ļoti tiešām notiek pārmaiņas, jūs paši saprotat, uz planētas Zeme notiek pārmaiņas, tur kaut kādas vecās sistēmas sabrūk, ja? Tāpat tās gan izglītības sistēma mainās, veselības sistēma, viss, kas ir vecs un sev nokalpojis, viņš jūt, tāpat jūs pamanat, ka jums katram savā jomā, vienam pa attiecību jomu bliež, vienam pa veselības jomu bliež, lai, tā kā mostamies, jā? Mostamies un sadzirdam paši sevi, mācamies sevi sadzirdēt.
Ja jums būs stipra un stabila emocionālais Nervu sistēma. stiprs un stabils emocionālais stāvoklis, jūs jebkurus laikus izdzīvosiet, jebkurus, ticiet man, līdz šodienai bijuši visādi laiki, visādi. Kā saka, ņemiet visu vieglāk. Ņemiet visu vieglāk, paņemat. Ielpu. Jā. Kam interesē detoks novembrī, man rakstat, jā? Jā. Un 29. gaidīšu jūs, jā? Jā. Šitās Tiekamies būs, man 29.. kāds 2 liekas paciņas ir, es varēšu iedot. Labi, iedosim, noteikti cienāsim ar ļuvēju tēju. Skatīsimies, varbūt rozes ūdeni uztaisīsim, lai var pagaršot. Skatīsimies. Kaut ko izdomāsim, jā. Kas gribēs, to dosim, jā. Labi, mīļie draugi, tiekamies mūsu foršajā pasākumā Kuldīgā, un lai jums brīnišķīgs rudens, un tad jau ziņosim kaut kad oktobrī, gan jau arī satiksimies šeit Laiviņā. Jā, nākošu nedēļu es ierunāšu kādu pa kanāliem atkal. Jā, klausieties Mārītes video, un jūs jau būsiet ļoti daudz ko uzzinājuši. Jā, pa sirdi un pa tīvo zarnu, jo sirds ar tīvo zarnu strādā kopā pārī. Un ja jums ir problēma sirdi, tad vispirms attīriet tīvo zarnu, sakārtojiet tīvo zarnu, nevis ejiet pie kardiologa, un tikai pēc tam ejiet pie sirds dakteru. Labi, čau visiem, foršu jums dienu un nedēļu un rudeni, un tiekamies atkal nākotnē.